Man tāds sajūta, ka mēs arī tagad, ko Ivars teica, kad mēs domājam esošās sistēmas ietveros pašlaik. Tas vislabākās idejas, kādas mums ir, mēs viņas nevaram realizēt, ja mums nav reāls spēks, ja mums nav varas. Kāpēc fronte sauc tautas varas fronte, tā pamatideja ir tāda, ka kamēr cilvēki Latvijā nesapratīs, ka tā vara, tā viena balss, kas viņiem ir, kas pie viņiem ir pie manis, pie katra no jums, ka tā ir ļoti liels spēks. Un ja šo spēku visu mēs apvienojam, tad mēs varam sākt kaut kādas pārmaiņas. Mēs varam, ja mēs esam, kāpēc nosauc tur 100 000 un citās vietnēs, atbildot uz kaut kādiem jautājumiem, es teicu, ka kāda 100 000 jāsavāc ir miljonus. Nu labi, iedomāsimies, ka mēs esam 200–300 000 cilvēki. Kopā koordinēti daudz mēs vienojušies par galvenajām lietām. Tātad gribam Latvijai labu, negribam, lai cilvēki brauc no šejienes projām, esam par ģimenēm, par normālām tradicionālām vērtībām, par saticību. Te neparādās pat tāds jēdziens kā ideoloģija, ne kreisie, ne labie. Kas grib Latvijai labu, tie taču savā starpā vienosies. Mēs tagad esam vienojušies, mēs esam 300 000, skan utopiski. Mēs paši izvirzam savus. Tātad, pirmais, ko mēs varam darīt, mēs varam iniciēt referendumu par vēlēšanu likumu maiņu. Tātad, ja nemaina vēlēšanu likumu, mēs pie partokratījas sistēmas izmainīt šajā valstī neko nevaram. Ja mēs izmainām liels skaits cilvēku vēlēšanu likumu, mēs varam izvirzīt savus kandidātus no reģioniem, no malām, pazīstams tajās vietās cilvēkus, kurus pazīst par aivas suņas, nevis tā kā tagad mēs balsojam par politiķiem, kuri mums stāsta, ka viņi ir tādi, viņi mums izdarīs to, un cits stāsta viņiem, ka viņš ir liels speciālists un piāristi pieliek par savas pūles, un mēs noticam, un no mums atkal izkrāpa to balsu, mēs nobalsojam, atkal 4 gadus gaidām, un nekas nemainās. Ja mēs esam tāda liela kustība, mēs paši to sistēmu izmainām, mēs izvirzām savus deputātus, izvirzām vai brīveri, vienalga, vai puķi, vai oksu, vai ulmi, vienalga, mēs zinām, šie cilvēki bīdīs tālāk mūsu idejas, tie ir speciālisti, kas izmainīs pamatālu sistēmu, mēs viņus virzam uz Saeimu, paši par viņiem nobalsojam, neviena partija tur nepaliek. Utopiski, protams, sistēma darīs visu, lai to nepieļautu, bet vai psiholoģiski nav tā, ka mēs jau paši tādai lietai neticām. Bet tikko mēs sāksim runāt, mēs šajā mazā policijā mēs atradīsim 17 dažādas versijas par to, kādai jābūt Latvijas ekonomikai. Kā panākt, arī kaut kādas ideoloģiskās lietas, kā panākt to, lai mēs vienojamies par ļoti vienkāršām strateģiskām lietām. Kā atteikties varbūt no visām tām savām zināšanu ambīcijām, kā saprast tos ekonomikas funkcijas pašos pamatos. Kā uzticēties tiem cilvēkiem, kuriem mēs varbūt tagad jau mēģināsim šovakar uzticēt kaut kādus pirmos pienākumus. Kā to izdarīt? Kā inficēt ar šīm labajām idejām, kad šī fronte ka tā ir tikpat labi, jebkura cilvēka, tā ir jūsu fronte. Es vienkārši nobļāvos. Es pateicu, ka vajag fronti pietiek, mūs iznīcina. Ja nebūs fronte, mēs neuzvarēsim. Tā nav mana fronte, tā ir jūsu fronte. Es neesmu Kārlis Ulmans, neesmu piensaimnieks, neesmu ekonomists. Es vienkārši dzēnieks. Bet man sirds sāpēja, es vienkārši iekliedzos, jo akmeņi jau kliedz.